Par mamām un par ienākšanu dzimtā, jo var jau būt arī tā, ka vīrietim vienkārši viņam nav kapacitāte pieņemt jaunu sievieti savā, nu, tajā aizsardzībā, jo viņam ir aizņemta jau vieta ar citu sievieti, kura ir stabila. Come on, viņai jau menopauze ir notikusi, viņa ir ļoti pazīstama un tuva, un viņai nekas nav jāpierāda. Un te ir kaut kāda kaprīzā jaunā, kurai tur sasodīts vēl bērnu pa vidu piedzimst, un viņai no tevis visu kaut ko vajag. Kā tu paņemtu šo te situāciju apstrādāt un kāda ir jūsu Jautājums, attiecības pašmāti? jautājums ir, par kuri problēma es īsti nesaprotu. Problēma ir tajā, kad sieviete tā kā nevar ienākt, tā kā aprecēties ar to vīrieti, vai Nu, kas tur viņa pa tā kā problēmu? tehniski ir apprecējusies, jā, bet viņa tā kā nevar ienākt dzimtā, tāpēc, ka tā vieta jau ir aizņemta. Nu, nevar būt vieta aizņemt. Dzimtā ir ļoti daudz vietu. Tur jau tā lieta, ka sieviete, kas šādi domāts, nozīmē, ka viņa nav spējīga mīlēt. Jo viņa nespēja pieņemt nevienu, izņemot sevi, visticamākā situācija. Nu, atvainojiet tam jautātājiem, es tā kā nevēršu uz viņu personīgi, bet katrā gadījumā jo dzimta tā ir struktūra, kas sastāv no ļoti daudz cilvēkiem. Tur var būt simtos un tūkstošos cilvēku. Ja? Visa problēma sākās tajā, kad mēs nespējam nevienu pieņemt, tad nespējam mīlēt. Ja? Ko nozīmē? Nu, piemēram, ja sieviete ieiet dzimtā, tas nozīmē, pirmais moments viņai ir jāpakārtojas tiem dzimtas uzstādījumiem. Nu, ja viņi iziet pie vīra, tad tu nevari iziet kaut kur, aizbraukt uz svešu pilsētu un pateikt, tagad jūs visi darīsiet tā, kā es gribēšu. Ja? Jūs braucat pa labo, nē, es esmu jūsu pilsētā, lūdzu, visi pārkārtojieties uz kreiso joslu brauciet. Nu, neviens tā nedara, vai ne? Dzimta tā ir liela globāla struktūra, un ieejot dzimtā, tev ir jāpieņem nosacījumi, kas tur ir. Tu spēsi pieņemt nosacījumus tikai pieņemot cilvēkus, kas tajā dzimtā ir iekšā. Lūk, un tā ir sievietes galvenā loma, ieejot dzimtā, pieņemt pa priekšu visus dzimtas nosacījumus un cilvēkus, kas tur ir. Cik daudz viņi spēja pieņemt, tas ir atkal, protams, no viņas mīlestības spējas atkarīgs. Cik viņi Jo spēja šeit mēs mīlēt. daudzās situācijās iespējams līdz saknei nonākam, kur mūsdienās ir tā problēma, vai ne? Ka, Nu jā, nav nespēja tā spēja. mīlēt, nav spēja mīlēt šodien. Sievietes nemāk mīlēt, un vīrieši lielākoties arī nemāk mīlēt. Par ko liecina tas, ka vīrieši nemāk mīlēt? Tāpēc, ka viņiem nav konkrētu mērķu un virzības, uz ko tiekties. Un kam savu dzīvi, kā lai saka, ziedot un kam kalpot savā dzīvē. Tas ir tas, kas nozīmē, ka vīrieši neprot mīlēt tādā veidā. Un ka sievietei savukārt tas, ko es teicu, pieņemšanas spēja. Jā, ja viņa nespēja pieņemt, viņa nespēja mīlēt. Tā kā ar to būtu sabiedrībai jāstrādā. Un, Man nepalika sūdīgi, es vienkārši pieslēdzu lādētāju. Nav es stresēties. Kaut gan sapratu, šī tēma ir ļoti nērta, nu ļoti, ļoti jā, nērta. nē, daudziem nepatīk, tāpēc, ka tas liecina, ka ir daudz nepadarīta darba ar sevi.